Esiet sveicināti Perfection 86 kanālā. Šodien es gribētu jums parādīt vienu no saviem, tā teikt, top 5 tādiem projektiem, ko esam taisījuši. Šis nav bijis tas lielākais projekts, tā teikt, baigākā restaurēšana, tur pilnīgi aizārdīts vai kā. Bet gala rezultāts ir tāds, ka, tiešām, ja jums arī šīs automašīnas modelis nepatīk, tad šis jums noteikti patiks. Viennozīmīgi, es nezinu, kāpēc, bet, ir sanācis viss tas salikums, viss tāds kopā, kad tā krāsa un viss, kad, viennozīmīgi es gribētu tiešām tādu automašīnu pats sev. Jā, un tas ir BMW E30. Tagad nedaudz pārtrauksim video un gribētu pateikt lielo paldies mūsu atbalstītājiem. Tie ir Car Vertical. Kā jūs daudz ziniet, tad Car Vertical ir vietne, kur jūs varat pārbaudīt jūsu automašīnas vēsturi un uzzināt daudz interesantas lietas, ko, protams, jums nekad nepateiks pārdevējs. Kā pieņemsim, vai automašīnas noskrējiens ir pareizs, vai viņa ir bijusi sista, varbūt arī strādājusi pat taks, vai iespējams vispār viņa ir zakta. Un arī bieži mēs varam redzēt bildes no jūsu automašīnas, kad viņa ir tirgojusies vai ir bijusi bojāta vai kaut kas tam līdzīgs. Lūdzu, jums ir viens piemērs. Diezgan svaiga automašīna, kur ir šobrīd 3 gadu vecs, tikai ir jau bijusi kārtīgi sasista, protams, atjaunot un tirgo Latvijā. Kā jau mēs daudz zinām, tad mums liekas, ka jauna automašīna pērkot, taču nekas ar viņu nevar būt noticis. Taču jauna mašīna. Nav jau kaut kāda tur 20, 30 gadu, bet ne, kā jūs redzējat šajās bildēs, tad arī iespējams ir nopirkt jaunu automašīnu, bet jau kārtīgi bijusi sista, atjaunot jau varbūt šķību un līka. Lai jums tā negadītos nopirkt tādu foršu jaunu automašīnu ar tik trakajiem sasitumiem, kā teikt, tad izmantojiet manu atlaižu kodu Perfection 86 un jūs vēl iegūsiet 20% atlaidi jūsu pārbaudē. Un kodu var izmantot vairākas reizes. Jā, īstenībā, ja iedziļinoties, tad šī automašīna ir bijusi mana 2 reizes. Jūs noteikti prasīsiet, kā tas iespējams, kādā sakarā. Sākās tas storijs man ar viņu, es pat nepateikšu tieši kad, bet kādi 3 gadi atpakaļ varētu būt. Man vēl YouTube nebija nekas tam līdzīgs. Un es nopirku šito automašīnu, man liekas, kad Jelgavā. Un tajā laikā viņa bija sarkana ar melnu kapotu. Tāda, kā parādīsim īstenībā bildēs, kā viņa izskatījās, un viņā bija iekšā turbomotors kaut kur apmēram uz 400 zirgspēkiem. Viņu nopirku, pabrauc kaut kādu brīdi, it kā atkal bija jau doma taisīt un blablabla, bet, protams, kad laiks īsti nesanāca. Un tad motoru es pārdevu vienam klientam, kur ielikām citā tricārā, un kūzavu ar visiem riteņiem, tādu ripojoši izņemot tikai bez motoru un bez salona, laikam. Nē, salons bija iekšā. Pārdevu citam cilvēkam, kurš gribēja viņu taisīt. Tad viņam uztaisīja stroker motoru, kurš tagad ir iekšā. Tas ir M52, B30, tad sauksim viņu tā, jo tur ir 3 litri iekš un vēl tur visādas blablabla tās lietas. Baigi 100% nezinu, bet viņš ir pilnīgi, tikko var teikt būvēts. Viņš ir būvēts 2-3 gadu atpakaļ, bet nav vēl piebraukts. Tikai tāds tas storijas. Tad gāja laiks, un pēc kaut kādiem 2 gadiem man tas, kas viņu nopirka, piedāvāja, vai es negribu nopirkt apakaļ, jo viņam nebija laika viņu taisīt, neko darīt. Bija kaut gan arī liela plāna uz viņu. Un vienojamies pa cenu, un es atpirku. Un es domāju, šoreiz gan es viņu uztaisīšu. Bet es viņu uztaisīju, bet ne jau priekš sevi, bet priekš savu klientu. Jo bija tieši tajā brīdī, viens man labs klients meklēja arī tricāru, viņam bija kūzavs pie manīm jau, un tad mēs sarunājam, kad es to viņu kūzavu savākšu, un viņš pērk šito mašīnu no manīm, un mēs viņu taisam tā, kā viņš grib. Un pa lielam idejas, ka viņi ir uztaisīti arī tā, kā es gribu. Tā kā man ir tāds prieks, kad es esmu pilnveidojis vienu no saviem sapņiem, un cits cilvēks viņu varēs lietot. Tā ir tā man pamatīdeja, man patīk viņus radīt, un tad redz, kur viņi ir. Un tālāk jau es ķeros atkal nākošai klāt un būvēju atkal, jo ikdienā man braukāt tādām nav laika, tāpēc man vienkārši patīk šitas process. Dabūt tādu, kā jūs redzējāt bildēs, viņi pilnīgi parasti sarkani, vispār nekā nav uzbūvēt kaut ko
šādu un palaist, kā teikt, pasaulē, lai iet, lai cits cilvēks izbauda, kuram ir laika tam. Tikai tā arī palielam man dzīves filozofija. Uztaisīsim apskatu, ko mēs īsti šī automašīnai izdarījām. Pirmais ir salona upgrade. Bet, kā jau es teicu, šitā nebija restaurēšana, te nav tā, ka visu līdz maksimumam nobeigs, te ir vēl dažas plasmasiņas, ko pēc tam var piemeklēt, mūziku ielikt. No daudz ko tādu mēs izdarījām to pamatdarbu lielāko. Viņi ir braucoši ar apskatu, iziet viss tādā funkcija. Bet, jā, un skatāmies, kas mums ir salonā. Varbūt daudz no jums īstenībā, kurš atcerās, tad ierakst komentārus, no kurienes šie beņķi ir. Kurš zina? Tie, kas skatās īstenībā man YouTube, noteikti, kas zinās, no kurienes nāk šie sēdekļi. Jā, un tos arī atpirka mums klients. Uztaisījām, lai viņi der tricārā, un es domāju, ka viņi izskatās diezgan labi. Varbūt citam nepatiks krāsas salikums vai kas, bet tas ir kā vienmēr. Katram ir pilnīgi savu gaumu uz lietām, tāpēc par tām lietām nekad nestrīdās. Jā, arī uztaisījām aizmugurējos sēdekli, pielāgojām priekšējiem, ko mums uztaisīja P-Designs. Tad arī šeit uztaisīja tādu, apvilka rādu visu, uztaisīja arī, lai sapas visu. Tāpat arī durvju apšuvumiem ielaida diegu, uztaisījām jaunus griestus, arī palodzi aizmugurējo apšuja, stūri apšuja, un tas arī, man liekas, no salona pa lielam viss. Bet, katrā gadījumā pirms tam tur praktiski vispār nebija salons iekšā. Tā kā kaut kādā veidā sameklējām visu, sadaisījām, un tagad iekšā ir diezgan viss smuki. Bet, kā vienmēr, var ielikt maģīt, tur var ielikt pulksteni, tad to plasmasiņu, to. Jo E30 ir tāds never-ending stories, un labus lietotas detaļas arī grūti dabūt. Tāpēc ir tā lieta, kad viņas ir tagad jau turpmāk, viņi var lietot, pēc tam kaut kur nopirkt plasmasiņas un ielikt. Un īsti nesatraukties, vai viņš šodien ir tas plasmasiņš vai nav. Tad ķersimies klāt ārpusēji. Kā jūs redzējāt, tad viņa bija sarkana un diezgan, neteiksim, ka ļoti bēdīgā stāvoklī, bet, bija, protams, šādas tādas lietas, ko mēs nomainījām arī spārnus. Tad atradām dažas saurumiņas, aizmetinājām, bet nebija nekas tāds krimināls. Un, protams, uzstādījām, es uzskatu, ka E30 faceliftam ir jābūt MTEK2 kitam. Un šis kits der ļoti labi, plus viņš vēl ir plasmasas, kas arī ir ļoti liels ieguvums. Apakšā atstāsim linku, kur mēs viņu pirkām no čaļiem. Čaļi iedeva labu atlaidi. Sadarība ar automašīnu ir ideāla. Pirms tam mēs esam likuši vairākus stiklus šķiedrus. Tas ir kaut kas briesmīgs. Ja godīgi, man ieteikums jums, ja jūs pērciet E30 un pērciet lētu stiklu šķiedrus kitu un aizvadot pie krāsotāju, un jūs domājat, ka jums to kitu tāpat arī pa lēto sanāks uzlikt, tad ne. Es jums varu garantēt, ka mums tas izmaksātu, nezinu. Es noteikti prasītu kaut 2 vai 3 tūkstoši par to, jo tas ir pilnīgākais murks. Viņi ir šķībi, viņiem ir viss kaut kas tur jāliek klāt, vēl tad viņas ir jāšpaktelē, jāveido. Beigās gan izveid tev ir no rokas jāizveido body kits, kas derēs. Ne, es neiesaku. Tāpēc šitas kits ir dārgāks, bet viņš der. Tur bija ļoti maz, kas vispār jādara un praktiski līmē klāt un aizmirst. Viņi pat var uztaisīt arī uz oriģināliem klipšiem, ja grib salikt. Jā, tā lieta. Es silti iesaku pirkt dārgāku, bet labāk tikai ne stiklu šķiedri. Kā jūs redzēt, tad kits ir pilns. Arī ar spoileri, kurš arī der ļoti labi. Aizmugurējos lukturs izvēlējās pats saimnieks. Es personīgi būtu līdz standarta, bišķi ietonēts, bet, ja klientam pateik, es teicu, pa galvu nestrīdās. Un arī neizskatās slikti. Vienkārši tas ir kā kuram patīk. Tad arī priekšā ir tumšās miglas, tumšie pagrieziena rādītāji un tumšie lukturi. Tie visi ir pilnīgi jauni. Pirkt pro-tuningā, arī aizmugurēja lukturi pirkt pro-tuningā. Lielais paldies Andriem par atlaidi. Un, jā, arī rests, viss, kā jūs redzēt, tad viss ir smuki melns. Jaunas zīmītes uzlikt, vēl plēvīt nemaz nav noplēst. Par to atkal lielais paldies Agnim, kā vienmēr. Viņu vienmēr braucam pirkt zīmītes.
un, protams, daudz cits lietas no BMW. Jā, pārējais viss, protams, ka Shadowlines ir krāsots, viss šitie plasmas, viss ručkas, viss pilnībā, kas ir apkārt, tas viss ir krāsots, arī šitas, lai viss būtu smuki melns, un domāju, ka tas arī mums sanācis. Jā, jo arī braucot īstenībā pa ielu, tad brauc uz apskatu un elšur tur testdrēvā. Cilvēka reakcija ir vienkārši mega. Jo šādā stāvoklī tricārs uz ielas, man liekas, kad īsti tiešām vairs nevar redzēt. Ir daudz tricāru braukā, jā, bet daudz ir arī tādi, kad adievas pusēm. Jā, bet neko, automašīnai ir daudz gadi un saprotams, kad viņas bojājās ļoti ātri. Jā, tā kā vizuāli tas palielam arī viss. Protams, ir nokrāsots, viss iekššārs, viss ir pilnībā. Tā, kad arī attaisot šeit, protams, ir viss nokrāsots. Tas pats arī bagažniekam ir iekšpus pati nav krāsot, jo tur vēl var pielabot. Bet, ja mēs būtu darījuši visas tās lietas, tad mēs nebūtu uzsvējuši termiņos, kas mums it kā bija noteikti. Klients ir atļinājumā Latvijā un gribēja braukt, un tas ir viņš šovakar viņa savāks. Jā, tāpēc visas lietas nevaram uzspēt, bet, kā es teicu, šeit ir izveidots tāds, kad viņa brauc, izskatās super smuki, bet pēc tam var visādas sīkumiņas pielabot, kas, es domāju, nav nekas traģisks. Tad diski ir, mēs viņus sauksim varbūt pa BBS replikām, bet tie ir Japan Racing wheels. Šos arī klients pats izvēlējās, pats atsūtīja, šie ir uz 17, uzlikām riepas 205 uz 40. Tas ir tāds, es domāju, pats labākais izmērs, bet kaut gan es tricāriem iesaku likt 16, nevis 17. 17 ir čut pa lielu, bet, izskatās ļoti labi. Jā, tie diski ir pilnīgi jauni, riepas ir jaunas. Pata mašina stāv uz koiloveriem, tāpēc arī var nosēdināt tik zemiņu, un es domāju, ka izskatās ļoti smuki. Jā, man īstenībā tāds prieks. Jo šitā automašīna pie mums bija, protams, diezgan ilgi jau. Un garažā stāvot, pilnīgi visa uzmanība tikai uz šitā automašīnu. Visi cilvēki, kur ienāk uzreiz tādu, wow, kas tas tāds, kas topa krāsa un tā tālāk. Jo šī krāsa ir, varbūt, ja kāds nezina, es varu pateikt, tas ir kods B51. Tā ir arī BMW krāsa, bet viņa nāk no kaut kādiem 2017. vai kuru gadu, jā, kaut kur no tiem gadiem. Viņa sāka nākt uz M5 F90. Tā kā, jā. Un, kad ir saule, viņi mainās bišķi uz lilā. Iekšā ir daudz metālika, speciāli piedevu krāsai, pērles, un, viņi ir mega smuki. Jā. Tā, ka tiešām īstenībā žēl, ka šodien nav saule. Un arī kamerā nevar parādīt. Bet kādreiz kaut kur redzēt uz ielas, jūs sapratīsiet. Tad motora telpā jau, kā jūs teicu, te ir strokers ar M50 ieplūdi, gaisinieks, jauns ģenerators un pa lielam nekas tāds īpaši vairāk. Arī viss izkrāsots, protams. Un, kas šitai automašīnai ir, kad tas motors ir reģistrēts, un tāpatām šita automašīna arī ir uz 5x120 viņai ir. Un arī tas ir reģistrēts. Un arī aizmugurē regulējamais tilts. Un arī reduktors. Lielais reduktors LSD ar 2 ausīm. Un tas arī ir reģistrēts. Tikai šeit ir daudz tādas ekstras, kas ir reģistrēts. Arī bremzes, man liekas, lielās bija, jā, no E46. Arī bremzes ir uzlikts. Un jā. Tāda diezgan laba upgrade, lai varētu forši braukt. Automašīna ir diezgan cieta sakarā ar koiloveriem, bet tāds kārtīgs. Šobrīd ir tā, ka automašīnas motors ir jāpiebrauc, vismaz 1000–1500 km jānobrauc. Jānomaina eļļa, un tad jāved ir regulēt. Jo šobrīd smadzenes ir vienas, motora tilpums ir cits, tur ir iesmidzināšana cita un tā tālāk, bet automašīna iet forši, neraustās nekas, bet viņu noregulēs, vajadzētu būt kaut kur uz 240 zirgspēkiem. Un strokeriem tas ir diezgan normāli un viņi ļoti atsaucīgi. Katrā gadījumā, jā, projekts patīk ļoti, tricāri kā tādi, patīk man ļoti. Labi, kā jūs teicu, pašam man nav laika priekš tāda, bet es domāju, paskatieties uz viņu,
kā tāds var nepatikt. Tā kā es īstenībā ļoti gandarīts, priecīgs, kad es varēju pilnveidot šādu projektu priekš klienta, un viņš arī, cik pēc bildēm visu redzējis, ļoti priecājās un gaida, jo gala rezultāts ir, teiksim tā, iespaidīgs. Izmaiņas var redzēt no tā, kāds bija sākumā. Un, ko es tur daudz teikšu? Ja jums gadījumā vajag kaut kādu tādu automašīnu pārtaisīt, ko droši rakstiet, bet ieteikšu vienu, neprasiet, cik tas maksā. Jo katra automašīna ir pilnīgi individuāla, katrs projekts ir pilnīgi individuāls, tāpēc arī izmaksas atšķirās. Nav neviena mašīna vienāda, jo ja būtu tāda lieta, ka jūs atvediet, pieņemsim, F10 vai F11, kas ir pilnīgi normāla mašīna, mēs viņu pārkrāsojam, izārdam, saliekam, tad es varu pateikt, cik tas maksās. Šitādiem nekādā gadījumā. Un tur arī ir iespējas izmantot visādus produktus savādāk. Katrai arī automašīnai tāpatām izārdot, tā detaļa ir beigta, tad viņai vajag to, tad vajag tur, tai jāmetina, tad citās vietās ir noslēpt trūs un tā tālāk. Katram pieejam individuāli, tāpēc arī izmaksas ir katram individuāli. Un nav nozīmes internetā man rakstīt un prasīt, cik maksās tas, cik maksās nokrāsot to. Es nevaru pateikt, piedodiet man. Jo ir bijuši tādi gadījumi iepriekš, ka es pasaku, apmēram varētu būt tik un tik. Beigās izrādās, ka tas sanāk daudz dārgāk, tāpēc ka atrod vairāk problēmas. Un tad cilvēks iespringst uz to, bet tu man teici, ka būs tik, kādā sakrā tu tagad prasa vairāk. Tāpēc mācoties no kļūdām, tas netiek vairāk izpausts. Ejam pa soļiem uz priekšu, izdaram darbu, samaksā, ejam tālāk, atkal viss tiek ar klientu saskaņots pa soļiem, un tā arī tiek apmaksāts pa soļiem. Un tad jūs varat izlemt, ko jūs gribat un cik jums ir finanses. Jā, tā kaut kādīgi. Labi, paldies, ka noskatījies, un tiekamies jau nākušajā. Davai, čau!